Nu, čau, David. Jā, čau, čau, Tom. Prieks tevi redzēt. Tas ir fantastiski. Vēl vakardien es tā ieminējos, kā būtu uztaisam ierakstu, parunājam, kā būtu tevi tā kā nointervēt. Un tu saki, aiziet maucam, un nākamajā Tiek, dienā mēs runājam. tiek manā draugu logā, viņi to davai maucam diezgan bieži dzird. Tas var teikt mans Fantastiski. slogan. Tas ir fantastiski. Tur ir jauda apakšā. Kad var vienkārši tā uzreiz darām un viss notiekās. Tā kā forši. Bet jā, varbūt startā vari padalīties, varbūt tādu intro par sevi. Tad, nu, ko tu īsti dari? Cik tev ir liela komanda vai tas apjoms ar cilvēkiem, ko tu darbojies? Cik sen tu vispār dari to, ko tu dari? Varbūt ar piemēram kādus klientus interesantus. Nu, tāds īsts intro varbūt tās super būtu. Jā, man patīk domāt, ka es esmu uzņēmējs, jā, tā kā es nodarbojos ar biznesa organizāciju veidošanu, nu, šobrīd tas, ko es tā kā izveidojis, ir AVER, jā, uh, un es esmu cilvēks, un tā kā vēl ko es, teiksim, ko es tev atsevi kādā lomā, es ielieku, es vienkārši slēdzu darījumus, jā, man patīk slēgt darījumus, nekustamā īpašums šobrīd pārsvarā, jā, bet principā jebkāda veida darījumos man patīk ņemt dalību un būt darījuma dalībniekam. Ja tu vari padalīties, varbūt kāds vispār ir tas tavs stāsts, kā tu vispār nokļuvi tur, kur tu esi tagad? Tu tā kā vienā dienā izdomāji, tagad es pārdošu īpašumus un sāks kaut ko būvēt, vai? Uh, Mans Jā. stāsts ir īstenībā diezgan līdzīgs daudziem, man liekas, kas ir nekustamo īpašumu jomā kaut kādā ziņā. Uh, Es izlasīju 12. klasē grāmatu Bagātais teicis, nabagais teicis. Bija rakstīts, ka vajag strādāt pārdošanā, vajag uztaisīt savu biznesu un tad investēt īpašumos. Un tad es padomāju, ok, īpašumi, tas ir tas, kur bagātie nonāk, ja, un tad ir vērts par to tā kā, nu, pievērst tam uzmanību. Un tad skolas kā, nu, jau izslēgumā man teica, nu, tā kā tu mājās nesēdēs, un es arī iepriekšējās vasaras nebiju sēdējis, un tā kā to jāsāk meklēt darbs, kaut kur jāsūt TV, un es ļoti negribēju to. Es domāju, nu labi, ja es kaut kur iešu strādāt, tad uzreiz kaut ko par īpašumiem vai kaut ko tādu, kas man varētu rītīgi patikt. Jā, un es aizpētīju divus CV, vieni man tā kā pieņēma darbā un sāku strādāt. Un es sapratu, ka man patīk, nu tā kā darbs ar cilvēkiem, man patīk paši tie cilvēki. Jā, pārsvarā man bija ar komerci īpašumiem, līdz ar to tur ir uzņēmēji, viņi ir, nu tā kā, un īpašumi arī paši, nu tā kā bija tādi lieli, iespaidīgi un tā. Un patīk vienkārši komunikācija tāda tipa cilvēkiem, un patīk arī tie, nu, darījumi, kas man potenciāli varēja būt, jā, kad es biju tas galīgi jaunais brokers. Un man likās, nu, forši lietu, ko darīt. Un tad man tur ar visādiem pārtraukumiem, es tā kā, nu, visādas mazas suvenīru biznesa bārus un autonomus un kaut ko tādu tur muļājos, tā kā paralēli tam darbībai nekustamiem, arī kaut kādu gadu es biju bišķi ārā no nekustamiem, bet, nu, 17. gadā es tā nopietni atgriezos, 18. gadā mēs sākām kompāniju, tā kā AVER, nu, tā mēs katru gadu, un tagad kompānijām, man liekas, iet jau 6. gads, ja nemaldos, tad, nu, 5-6 gadu laikā mēs esam diezgan, kā, man liekas, veiksmīgi izauguši, paņēmuši savu tirgu daļu. Nu, un tagad ir, nu, tā kā, kas būs tas nākamais stāsts? Kas būs tas nākamais? Jā, wow. Tad sanāk, jā, tad es dzirdēju to, ka tu minēji, ka būtībā jau kopš vidusskolas, kopš 12. klases, tu tā kā aizķēri to, nu, tā grāmatu aizķēri, bet tad ir tajos nekustamajos, tu būtībā sāk strādāt kurā brīdī? Tā kā uzreiz pēc tās vidusskolas, vai bija tas posmiņš kaut kāds, kad? Es ticamā, man bija tā, ka es pat pēdējos 2 mēnešus pat negāju uz vidusskolu, jo es jau sāku strādāt tajā kompānijā, jo viņi man pateica, ka, nu, es atceros, ka stāvu koridorā, man zvana Arts, tas kompānijas vadītājs, viņš saka, jā, mēs esam gatavi tev ņemt, viņam saka, nu, jā, man eksāmenis varētu tur jūnijā vai jūlijā sākt. Viņš tāds, nu, es nezinu, vai mums būs brīva vieta tad. Un tas vienkārši tur zvanīja mammai, zvanīja tur visiem skolotājiem, sakārtoja tā, kas var neiet uz skolu un nākt tikai uz eksāmeniem, pa brīvdienām tur sagatavoties. Un, nu, viss sāk strādāt. Jā. Wow, ok, apņēmība visnotaļ. Jā, ok, bet, nu jā, tad sanāk, nu tad cik tie sanāk gadi tagad, nu tā rūpi rēķinot, ir kaut kādi, tu esi 12. nozarē, gads ir, kad es tā kā iegāju nozarē, bet, nu, okay. es, teiksim, tā neskaitīšu tev kā tādu nopietnu tur, jo es nostrādāju 3 mēnešus, un tad es aizgāju uz atvēra draugiem bāru vecrīgā, pēc tam es gadu nostrādāju Lursoftā par pārdošanas, nu, tā kā reprezentatīvu to pārstāvu. Un tad es tādējos tā kā on and off tur visā tās kompānijās strādāju, bet, teiksim, tā, man liekas, tā nopietni, es tam visam pieķēros kaut kādā, nu, varbūt 17. gadā. Jā, kad es tā kā nometu nost, varbūt visas liekās lietas, tur bāras, suvenīrus, tur nav nomas un kaut kāds haltūrs un tā tālāk. Un kopš tāda laikas arī, nu, domāju, tā kā var skaitīt, ka es tā kā profesionāli to nodarbojos, jo līdz tam, teiksim, tā, tas ir tāpat kā, nu, vēl joprojām šobrīd arī ļoti daudz nekustamību nodarbojas kā kaut ko paralēli, kā hobiju, kaut kāds pāris darījums tur gadā varbūt. Nu, tad tā rūpēkņi ir tie tādi, tā pamatīgi iekšā tie 7, 8 gadi, plus mīnus dekāde gandrīz, bet nu, tā jā. interesanti.
Bet nu, tā interesanti, ja tu tā mēģini atskatīties atpakaļ no tā brīža, kad tu tā 30 gadīgs sāki. vadītājs ar 10 gadu pieredzi. Nu, tā sanāk. bet kas ir interesanti, kas varbūt tavuprāt ir bijušas tādas tā kā lielākās izmaiņas kopš tā brīža, kad tu sāki darboties un kā tagad, kur vispār mūsu Latvijas tirgus ir. Nu, ir tā kā tu redzi kaut kas notiek, kaut kā ir izmainījies par šo laiku, vai nu, attieksme pret aģentiem, vai tur, nezinu, tā kā aģentu profesionalitāte, vai tur vispār nozara kā tāda. Es domāju, ka nu, kopumā viss jau attīstās. Jā, nu, varbūt vienkārši tas viss notiek. Nu, priekš manā ātrumā liekas, viss notiek ļoti lēni, jā, bet kā, kopumā man liekas, vispār, nu, kā Latvija attīstās, jā, mūsu infrastruktūra attīstās, ekonomika attīstās, mūsu iespējas, nezinu, tur ceļot vai tirgoties ar citām valstīm, vai gūt pieredzes un tā tālāk, vai mācīties kaut ko, viss jau attīstās. Jā. Tā kā, nu, skaidrs, ka viss ir nu, palicis labāks, ātrāks, efektīvāks. Jā, tas skaitā kaut vai zemes grāmatā, teikt, ir iemest paskastē to vēstuli, jā, nu, kas, protams, arī joprojām ir anarkisms, jā, bet nu, tev nav jāstāv rindā, jā, tev nav jāpaņem biļetīte, jāstāv 2 stundas, lai tu varētu iedot vēstuli kādam cilvēkam. Jā, nu, man liekas, teiksim, ir kaut kāda tāda veida uzlabojumi, tā kā, bet īstenībā nav, nu, nevarētu teikt, ir kaut kas tāds revolucionāli vai baigi būtiski mainījies. Vienkārši Latvijas tajā, un tieši nekustamiem īpašumiem ir dažādas iespējas, kas ir bijušas, jā, piemēram, mums bija termiņu uzturēšanās atļauju iespējas, jā, mums bija, nu, pēc Covid tāds ļoti aktīvs, dinamisks tirgus. Ja. Es domāju, ka arī tuvākos gadus mums sagaida diezgan nu, mazs piedāvājums un diezgan tāds spēcīgs pieprasījums. Un, es domāju, arī tur būs kaut kādas iespējas. Tā kā vienkārši ir kaut kādi iespēju periodi, kas nu, ik pa brīdim atkārtojas un ik pa brīdim beidzās. Un, nu, jā, tāds tirgus kaut kā tā kustās. Jā, es neteiktu, ka būs kaut kāds revolucionāri, kaut kāds tāds ļoti būtisks, liels izmaiņas notikušas tur pēdējo 50 gadu laikā. Okay. Ja, piemēram, mēs runājam par nekustamiem, tad vienmēr tas tā pirmā sajūta vai tā asociācija, kas nāk, tātad ir aģents, kurš tātad tev palīdz pārdot tavu īpašumu, jo tev tam nav laika vienkārši, nu, un tas ir tā kā makes sense, vai ne? Jā. Bet, nu, ja mēs skatāmies ārpus Latvijas pasaulē, jā, tad ir tas aģents sadalīts tā kā 2 daļās. Tātad ir tie, kas palīdz pārdot, un ir tie, kas palīdz tieši iegādāties arī. Iegādāties, jā, pārstāv, jā. Kā ir Latvijā ar šo? Es saprotu, tas kaut kāda aktivitāte notiek, vai īsti tas nav tā kā attīstījies, vai? Latvijā tas vispār nav attīstīts. Latvijā mēs teiksim, vēl šodien var just to 90. gadu elpu, ja, kad, nu, teiksim, tā, tu nevis tā kā mēģini sniegt augstu kvalitatīvu pakalpojumu, ja, censies pēc iespējas dārgāk pārdot savu klienta aktīvu un tā tālāk, vai arī tas ir pircēja pārstāvs un tā kā pēc iespējas drošāk un ar, nezinu, tur labāku cenu un, teiksim, juridiski un tehniski tur kaut kādu analīzi, tur izvērtēt īpašums, ja. Bet diezgan bieži vēl aizvien var redzēt tirgu kā dalībnieks, kas vienkārši to redz kā ātru iespēju nopelnīt, jā, ātru iespēju kā kaut ko piepelnīties un tā tālāk, jā, un līdz ar to tas, jā, bet tas arī ir viena no lietām, kas mainās, jā, to es arī redzu aizvien profesionālāk un labāk aģenti paliek, aizvien labāks kompānijas un process un tā tālāk. Bet tā pircēja daļa, ja tu vienkārši jautāji par to, tad Latvijā viņi vispār nav attīstīti, ja neskait varbūt komerc īpašumu segmentā, jā, kas saucās, nezinu, piemēram, nomnieka, tā kā pārstāvs, jā, vai pircēja pārstāvs. Tur, teiksim, tādos lielos darījumos un komercīpašumos, vai kur tāds liels kompānijas starptautiski veids darījums, jā, tur gandrīz vienmēr ir kāds ir viņu pārstāvs. Jā, tur kāds no lielajām, teiksim, kompānijām viņus tā kā pārstāv. Un tas arī ir ļoti likumsakarīgi, ja, jo lielākā daļa citas kompānijas nenodarbojas nekustamā īpašuma darījumiem un nekustamā īpašuma darījumos, ja tu pērci ko lielu, kam ir zeme ēka un tā tālāk, tur ir ļoti daudz nianses. Un viņus neņemot vērā, nu, tu vienkārši vari desmitos, simtos un pat miljonos lielos zaudējumos iekulties ar kaut vai vienu niansu neievērot, vai neņemot vērā. Tā kā, un tādā dzīvojumā sektorā tas ir, nu, vēl joprojām ir ļoti daudz aģentu, kas padzird, mans draugs grib kaut ko nopirkt vai paziņa, un, nu, es tagad mēģināšu atrast kaut ko. Un, nu, to redz kā tādu iespēju, ja, nevis kā pakalpojumu, ko es viņam sniegšu. Ja, kur viņš pie manis atnāk, mēs vienojamies par pakalpojumu, kad es būšu tavs pārstāvis, es priekš tevis atradīšu īpašumu, ko tu meklē. Ja. Pārliecināšos, ka ir atbilstoša cena un vērtība tam īpašumam, pārliecināšos, ka juridiski un tehniski viņi ir nu, tā kā tam, ko tu gribi nopirkt. Ja, un, nezinu, tur apkārtnes apbūvu pārbaudīšu un novadīšu to darījumu tā tālāk. Un vienkārši tas tikai pakalpojums. Tāda vēl, teiksim, tā nav tāds izteikts. Ja. Droši vien ir kaut kāda individuāla aģenta, varbūt, kas tā praktizē, bet tāds kopumā tāda pakalpojuma tirgu nav. Jā, nu, tu jau pirms tam minēji par to, ka tas ir tā kā iztrūkums piedāvājumā, un ar ko es ar to domāju, man vienkārši pašam ir pazīstamie, ka es, piemēram, meklēju māju tur plus mīnus uz 200 000,
Un Jā. ka vienkārši viss jau ir izķemmēts, un tā kā viss ir apzvanīts, un vienkārši tur nemaz nevar tikt klāt, jo tu piezvani, un tur jau ir rinda ar cilvēkiem, kas jau grib paskatīties. Un tad vienkārši, jā, ja man vajag īpašumu, vai tu man vari palīdzēt, vai varbūt tu vari iedot kaut kādus ieteikumus, vai ir kaut kas, kas var man palīdzēt, tā kā efektīvāk atrast ar īpašumu, vai, tā kā vajag tev zvanīt vienkārši, vai. Uh, nu, ir dažādi droši vien veidi, kā to var darīt. Man liekas, es varētu vienu, dažkārt tas, par ko tu saki, ja, ir tādās situācijās, kur, teiksim, ir ielikts īpašums par varbūt pat zem tirgus cenas vai kaut kā tā, un tad tur ir ļoti augstā interese, vai, pieņemsim, viņš bija, un jau tur pēc 2 dienām jau tur ir pilns ar cilvēkiem un tā. Bet tas ir ļoti liels retums, ja pārsvarā jau tas tāds par tirgus cenu darījums notiek. Nu, tagad, ja tu paskaties cenu bankas tur datus, apmēram tur 2 mēnešu, 2 ar kaut ko mēnešu laikā, jā, privātmājā varbūt tas var būt ilgāk. Tas nozīmē, ka nav tā, ka tu piezvani, viņš jau ir aizgājis. Ja? Visticamāk, tu varbūt piezvani jau pēc pusotra mēneša. Ja? Tas īpašums tas laiks vienkārši ir. Jā, ok. Jā. Nu, tas varētu būt viena lieta, ja? Vai otra lieta ir arī, kādreiz bija tāds salīdzinājums, ka tā kā Otrajā pasaules karā viņi ņēma lidmašīnas, un viņi skatījās, kur viņas ir sašautas, un tad viņi tur mēģināja viņas kaut kā tur uzlabot pēc tā, kur viņas sašautas, neņemot vērā to, varbūt, kur viņas nav sašautas. Ja? Un līdzīgi, man liekas, ir ar īpašumiem varbūt ir tie sludinājumi, kuriem varbūt nemaz neesi piezvanījis, ja? Vai neesi ievērojis, vai neesi pareizi tur filtru SSA uzlicis, vai vienkārši palaidis garām kaut kādu apstākļu dēļ. Tas ir, kā, arī piemērs iedošu, ja mēs ar tevi, piemēram, nonāktu, mēs abi divi zinām, ka it kā zelts, piemēram, ja? Tā kā pēc bildēm, pēc rotām tā tālāk. Bet ja mēs nonāktu zelta raktuvē, kur, pieņemsim, ir pilns zelta rūdu, es esmu diezgan pārliecināts, un mums būtu tikai viena iespēja paņemt, cik mēs gribam, pilnu sauju ar, nezinu, zelta, ja? Tad ir diezgan liela iespēja, ka mēs vienkārši paņemtu milzu čupu, domājot, ka tur ir zelts. Ja? Jo mēs nespējam novērtēt vai saprast, kas tad ir tas tā kā labā iespēja vai vērtīgais. Ja? Un ar īpašumiem diezgan līdzīgi. Ja? Bet, ja mēs paņemtu kaut kādu zeltraci, kas katru dienu ir tajās raktuvēs, un viņš tur ir ļoti daudz tās rūdas jau izvilkts ārā, visticamāk, viņš, nezinu, jau ar aizvērtām acīm pēc taustas varētu saprast, šitais pēc taustas ir zelts, ja? Un pilnu sauju varētu paņemt. Mums pats ar īpašumu darījumiem, jā, tā kā diezgan iespējams, ka tu piezvani pa vēlu, diezgan iespējams, ka tu neapskatīji visus kanālus, kuros vispār cilvēki publicē. Ja. Diezgan bieži gadās tā, ka, pieņemsim, galvā svaigs piemērs, ka cilvēks ieliek no sākuma, pieņemsim, CD24, un pēc kaut kādām dažām dienām viņš tikai ieliek SSA. Ja. Un sanāk, ja, piemēram, tu visu laiku gaidi SSA, tad tie, kas, pieņemsim, skatījās CD24 regulāri, viņi jau piezvanīja. Viņi jau aizbrauc apskatīties. Un tagad, kad tu ieraudzīji viņu SSA, viņš jau tā kā jau kāds jau bija durvis ielicis, viņš piedāvājumu vai pasūtīs vērtējumu un tā tālāk. Ja? Un tas viss ir vienkārši tajā, ja tu to dari nopietni un profesionāli, ja, un tas jau tur, nezinu, simtiem, tūkstošiem darījumos bijis iesaistīts, tad tu jau zini, ja, tā kā, ok, man ir jāizdara tas, parasti cenu var nokolēt tādos gadījumos, tādos nevajag kaulēt, tādos vajag vienkārši iet uz priekšu darījumiem, ja viņš ir labs, ja, tas tā kā, teiksim tā, jūti to situāciju. Ja? Tas ir kā peldētājs. Ja? Viņš jūt ūdeni, tāpat tās darījuma slēdzējs. Viņš vienkārši jūt to situāciju, vai ir atbilstošais brīdis un ko darīt un kā darīt. Ja. Un tāds quick tip ir vienkārši ielikt kaut vai Adify.ā, ja? Adify.lv, tur bezmaksas rīks, vienkārši ieliec, ko tu meklē, viņš visus sludinājumu portālus zondē un tikko kā kaut kas parādās, viņš to atsūta. Un ja tur es redzu, ka ir kaut kāda... Tu gribi teikt, ka es varu ielikt kaut kādus filtrus, ko es meklēju, un tajā brīdī, kad kaut kas parādās, tad es uzreiz to redzu, jā? Jā, sanāk, viņam nevajadzētu būt ilgāk par kaut kādām 5-10 minūtēm. Tu ieliec, skrejpers nostrādā, aizsūta tev e-pastu, ja tu e-pastā ir notifikācija telefonā uzliktī, vai tu viņu paskaties, tad, valā, tu esi pirmais, kurš ieraudzīja to sludinājumu. Ja. Wow, jo redzi jau, ka tu tieši SSA, viņš tev izlasa uzreiz jauns. Ja. Okay. Šito noteikti būs jāieliek pēc tam komentāros links un arī īsta pamācība, kas ir jāizdara, jo šis ir, īstenībā, es to gribu papasīt, tā kā pieņemsim, man tur ir starp 200-230 tūkstoši nauda, un es gribu sev māju. Tad, kādi būtu tavi pro ieteikumi? Ja labi, pro numur 1 ieteikums būtu sazināties ar tevi, un tad tu kā profesionāls palīdzi piemeklēt, tas ir skaidrs. Bet pieņemsim, es gribu sākumā pats tos punus dabūt, es gribu pats pamēģināt. Varbūt man sanāks pašam atrast. Kas būtu tavi ieteikumi? Tur SS, CD24, tie 2 top, vai tad sāk modify, kas būtu tavs tāds īzīgi? Es uzreiz liku tādu taisību. Es palielu viņu tā kā pats arī lietoju, ja visus tos dzīvokļus, kuros dzīvoju pēdējos gados, arī viņus tur atradzu. Ja, tā kā, un vēl daudz cits īpašums. Tā kā, pirmā lieta ir ielikt, ja, es vienmēr lieku diezgan lielu to diapazonu
Piemēram, ja es gribu par 220, 230, un es lieku vismaz, nezinu, 280, jā, es meklēju Wow. 280. Bet man nav tik daudz. Nu, nekas. Tas ir kā viens ir, varbūt viņi parādās tajā procesā, ja tu pārdod, nezinu, mašīnu, māju, dzīvokli vai kaut ko, ja, vai uzlabojies tavi ienākumi vai kaut kas tāds, ja, bet un otrs ir, nu, diezgan regulāri sludinājumos nonāk pārcenot īpašumi, kur īpašnieks pats zina. Viņš pats zina, ka es esmu ielicis daudz par dārgu. Ja? Un es gribu, lai viņš arī atnāk tas sludinājums. Jo es primāri vispār tā kā skatos, kas ir tas, ko es gribu. Ja? Un tā cena ir otrs jautājums. Ja? Jo no sākuma saprotu, ko tu gribi. Ok, tas, ko es gribu. Nu, skaidrs, tur kaut kādās saprāta robežās. Ja? Un tikai tad es skatos to cenu. Un tad, ja tā cena ir ok, tad forši ir match, un es tā kā zvanu un dodos. Ja tā cena nav ok, tad es izsaku to cenu, kas ir ok priekš manis. Ja? Un tad es skatos, kāda ir tā reakcija. Un skaidrs arī, ka tev ir jāspēj nolasīt tās otras puses situāciju. Ja? Un, ja tu esi tā kā ļoti pārliecināts par to, ka tu zini, ka, piemēram, tas ir, vai viņš blefo, vai viņš neblefo. Kā, ja? Vai viņam ir steigi vai nav steigi. Ja? Daudz cilvēku, tas tā kā līdzīgi kā ar seksu, ja tu pajautās, tu esi virsvidējā seksā vai zem. Ja? Lielākā daļa cilvēku teiks, ka viņi ir virsvidējā, bet tad, kur tad ir visi tie apakšēji? Ja? Un ar darījumiem ir līdzīgi, ka visi domā, ka viņi ir tādi virsvidēji darījums slēdzēji. Tātad cilvēki nevid, ka tu pat neprasot, jau pats saproti, ka viņš gan jau ka blefo tāpatās, un viņš ir gatavs nolēst to cenu, vai tā kā, kas nē, ir tas? Man tā nav. Es jebkuru situāciju pieņemu pilnīgi neitrāli. Es tā kā vienkārši skatos, ok, ir situācija, ir cilvēks, un es eju cauri kaut kādam jautājumu blokam, pēc kura es mēģinu saprast, vai viņš blefo, viņš neblefo, vai tā cena tiešām ir vai nav runājuma, vai viņam ir kaut kāds termiņš, vai ir kaut kāds iemesls, vai kaut kāds apstākļus, dēļ kā. Jo diezgan bieži ir tādas situācijas, ka cilvēks pats domā, ka nē, es nesamazināšu cenu, bet tu tajā sarunā saproti to, ka viņa tie apstākļi nav tādi, ka viņš var nesamazināt, ja viņam nenotiks darījums. Ja? Nu, elementārs piemērs, viņš ir piemēram iemaksājis, labi, tas būs pārāk vienkārši piemērs. Piemēram, vienkārši viņam ir aizdevums, ja, kur viņam grūti atmaksāt, un viņš, piemēram, 2 mēnešus jau nav maksājis. Kā, ja, un tu jau zini, ka, piemēram, ja viņš tur vēl 3, 4, 5 mēnesi nemaksās, viņam aiziet uz piedziņu, un viņam jau tas viss paliek dārgāk, ja, un viņam ieliek izsolē, un tā tālāk. Un viņš saka, nē, man cilvēki zvana, un es tā jau esmu ielicis labu cenu, un es 100% nesamazināšu cenu. Ja? Bet nav 100%, ka nesamazinās cenu. Ja? Ja tāds darījums neiziet cauri, tad visticamāk kaut ko tu sāksi domāt, ko darīt. Ja? Un te ir tā nosacīti. Labi, šis tāds ļoti elementārs piemērs, ja? Bet ir arī citādāk piemēri. Un ir arī tā lieta, vai tu atsako, ja? Vai tu tiešām sako līdz tam, kā viņam iet to darījumu, vai viņam uzzvan tur nezinu reizi mēnesī. Un vēl visbiežākais īstenībā iemesls, ka tiem labiem dīliem ir tas, ka tajās pārdošanas procesā tam īpašniekam pašam parādās kaut kāda iespēja. Ja? Jo lielākā cilvēka daļa, kāpēc viņi tirgo savu īpašumu, jo viņi kaut ko citu plāno iegādāties. Un kamēr viņš tā kā tirgo to īpašumu, viņš vēl nav atradzis to, ko viņš grib vietā. Viņš tikai teorētiski meklē kaut ko. Viņas motivācijas līmenis diezgan mazs. Tikko kā viņš ir atradzis, jā, šito es gribu, un man jāiemaksā naudu, un man vajag finansējumu, ja? Tā pēkšņi viņa īpašuma tirdzniecība kļūst 100 reizes aktuālāk. Ja? Un te ir jautājums, vai tu nosako tam līdzi, vai tu turpini komunicēt. Un, ja tu to dari, tu vari atrast tās iespējas. Ja? Tad es sev atzīmēju 3 lietas. Sorry, pabeidz. Viss, nē, tas arī ir. Sanāk tā. Sanāk, ka tādas 3 lietas nosacīt. Ja es jau gribu atrast īpašumu, kaut kādā konkrētā ciparā, vai ne? Tad būtībā pats pirmais ir šis te ātrums, un cik es ātri viņu varu dabūt. Tā tu kaut kur dosies? Ok. Pamodās. Viņš pamodās. Tu esi arī teicis, ok, pastāsti, kā sauc, cik vecs, kādi hobiji. Tas ir Leonards Barons, ja ļoti patīk spēlēt bumbu. Viņš ir tikko pamodies. Ok, žāvājās. Ok. Leonard, mums vēl ir kāda minūte, vai mums būtu jābeidz tagad? Izskatās, ka ir vēl kāda minūtīte. Ir vēl kāda minūtīte, jā? Ok. Leonardam būs priekšroka, protams, un tas ir pilnīgi ok. Bet tās 3 lietas, ko es teicu, tātad, ja es meklēju priekš sevis īpašumu, tad viens tas ātrums, kas tas veids, kā var man palīdzēt visātrāk to sludinājumu ieraudzīt. Attiecīgi, tas bija tas Adifais vai kaut kāds rīks, kas tātad Adifais, vai ne? Otrs bija tātad šis te argumentācija vai kaulēšanās prasme, ka tātad vienmēr tā sajūta, ka vienmēr jau varbūt var kaut ko dabūt zemē, bet, tur ir tā argumentācija. Un tad trešais ir tas follow-up saucamais, kad es kā iniciators atzvanīšu, es meklēšu, un tas aiziet līdz tam, ka, ja es esmu aizņemts tur tētis savos darbos, tas varētu būt liels izaicinājums, un tas vien ir arguments, kāpēc man vajadzētu paņemt tādu pro vai ne, kurš tikai to dara un ir izcils tajā. Bet, ok, tā doma ir skaidra, ja kurā gadījumā te ir
vieta biznesam, jā? Mhm. Viennozīmīgi. Jā, ir daudz cilvēku, kas liek, piemēram, Facebook grupās ir tādi keywords, tur salikt, to pēc keywordiem nāk notification, piemēram, jā, nu, kas arī diezgan ir cilvēki, kas mēģina ietaupīt to 10 eiro uz SS sludinājumu, jā, un viņi, piemēram, liek tikai Facebookā vai kādās bezmaksas platformās to savu objektu, jā, un arī diezgan bieži mēs esam veikuši darījumus, kur viņš vispār, nu, tā kā viņš tā kā publiski ir, bet viņš nav SSA, piemēram, jā, bet viņš ir kaut kādā MMLV vai PPLV vai, nu, kaut kur citur, jā, un te vienkārši jautājums, vai izmanto visus tos resursus, jā. Jā, un Vai skaidrs. tu izmanto visus tos resursus? Jā, un es droši vien arī, tā kā, un ko dara pilnīgi jebkurš attīstītājs investors, jebkurš, kurš ienāk jaunā valstī, viņš mēģina atrast kaut kāds īpašums, viņu pirmā lieta, ko viņi dara, viņi vienkārši sāk sazināties ar pilnīgi visiem lieliem brokeriem. Jā, tā kā, nu, viss, kas ir pieredzējuši konkrētā tirgu, konkrētā segmentā, viņi reiz kā, hei, mēs esam jauns spēlētājs, mēs nākam iekšā šajā tirgu, reku mūsu ofisu atvēršanas ballīt, lūdzu nākt šurp, reku mēs gribam pirkt tādas zemes vai tādus objektus, jā, un, nu, viņi dara zinām, ka, hei, mēs esam gatavi pirkt. Jā, viņi tā kā, un kur ir tā atšķirība, piemēram, ko es ļoti skaidri redzu. Privātajā sektorā tur ir tā, ka, ja es gribu nopirkt māju, tad es tā kā visiem draugiem pastāstu, bet aģentiem tā kā labāk nē, jo tad viņi nopelnīs tur komisiju vēl kaut tādu, kur atkal redz tā kā biznesā. Tas ir pirmais, ko viņi dara. Jā, tā kā pirmais viņi iet pie brokeriem, kas tieši to nodarbojas un saka, hei, mēs meklējam, mēs gribam nopirkt un mēs gribam tās iespējas. Jā. Un viņi zina skaidrs, ka mēs nopelnām komisijas no tiem darījumiem. Bet viņi arī iegūst to aktīvu, ko viņi grib. Jā, viņi iegūst to zemi, uz kā būvēt, vai to nēku, ko renovēt, un tā tālāk. Jā. Un tas ir tik interesanti, ka privātajā sektorā nedomā tā, ka, jā, es beidzot dabūšu to māju, kurā es varu dzīvot, un nezinu, tur laist savu suni vai bērnus tur pagalmā ārā. Jā. Bet es domāju par to, ka pats ir kāds nopelnījis dažus tūkstošus. Jā, tas ir mindsets. Jā, wow, šeit bija tā interesanti. Okay. Ja mēs tā nolaižam lidmašīnu, vēl tad 2-3 nobeiguma jautājumi, ja Leonards, protams, ļauj vēl. Tas viņam interesanti. Ir okay. Es te vienkārši iedomājos, kas varbūt ir tā lieta, kas tev nāk prātā, ko tu vēlētos, lai kā cilvēki no malas saprastu par to, kā ir patiešām būt par labu aģentu. Ko tas vispār nozīmē? No tās otras puses. Zini, kā viens ir labi, tu uzsver uz to labu, ja, jo tā kā, nu, sliktam aģentam būtu ļoti viegli, ja, tā kā, nu, tu tā kā mēģini uz kaut kādām iespējām tur nopelnīt un bāzi savu degunu visur, kur tu mēģini redzi naudu, mainam rokas. Ja. Tas tā kā liekas tāds diezgan easy darbs. Ja. Man liekas tāds ļoti laba aģenta darbs, ko vajadzētu novērtēt, nu, ko es pat arī novērtēju, tā kā, nu, kas ir mūsu komandas cilvēki un arī īstenībā citu kompāniju tā kā aģenti, kas tiešām labi veic savu darbu. Vienkārši iztēlojies to, ka klasiski pārdevējs, viņš strādā kaut kādā kompānijā, vai viņš ir, nu, piemēram, uzņēmuma vadītājs, kas pārdod pats savu uzņēmumu produktu, un tad un vairāk vai mazāk tev ir, nu, kaut kāds produktu arsenāls, nu, vai, nezinu, klāsts, ja tur ir produkts 1, 2, 3, vai tur ir lielās, mazās versijas, vai tā tālāk, ja, un tev ir tikai jāpārdod produkts. Tas savs produkts, jā, nu, labi, sevi, jā, un produkts, un tā tālāk. Un kas ir laba aģenta, tā kā tāda lieta, kad tev pilnīgi katru reizi ir jāpārdod sevi pilnīgi jaunam cilvēkam. Ja? Tā kā nav tā, ka tu vienreiz sevi pārdod un visu, un ar šo cilvēku tu visu mūžu strādās, un viņš to nesīs tā kā tur apgrozījums. Skaidrs, ka tāda ir, un tā kā tu veidojas tas networks, ja? Bet idejas, ka tas nekas mīšana darījumi īpaši dzīvojamā fondā, ja? Viņi notiek ar katru cilvēku tur dažreiz mūžā. Ja? Un tad sanāk tā, ka tas labs pārdevējs, viņš pārdod sevi katru dienu pilnīgi citādākiem cilvēkiem, dažādiem vecumiem, dažādām pieredzēm, dažādām kultūrām, tā tālāk. Ja. Pēc tam viņam pilnīgi katru nedēļu, dienu un mēnesi ir pilnīgi jauns produkts. Visu laiku tev ir jauns produkts ar jaunu specifikāciju, jaunu tehnisko informāciju, jaunu juridisko statusu vērtību un tā tālāk. Un tev viņš katru reizi jāpārdod pilnīgi citam pircējam. Jā, ir dinamika. Jā, un tas, kas ir interesanti, tur ir līdzīgi, nu, lai gan tas ir privātais segments, jā, tāpat tie lēmumu pieņēmēji vienmēr ir valde, jā, ir ģimenes valde, kur viņi tur lemj ar romēm un brālēniem un masīcām un tā tālāk, ar būvniekiem un saviem juristiem un visu kaut ko, jā. Un otrā pusē ir pircēja valde, jā, kas arī tieši to pašu dara. Un pa vidu ir vēl notāra bankas un viss, jā, un tad vienkārši tas, ko nozīmē būt labam, man liekas, nekas īpašam aģentam, ir spēja sevi organizēt un arī visus šos cilvēkus organizēt labā, efektīvā veidā. Nu, pašam nesajūkot prātā, ja? Jo arī skaidrs, ka, ja jūs esat labs aģents, tev ir liela rezultāti, ja? Un ja tev, piemēram, tur, nezinu, daudz darījumu, tur 5, 10, 20 darījumu katru mēnesi, tad, nu, piemēram, ja tev ir kaut vai tikai 5 darījumu mēnesī, ja? Tev ir 5
pārdevēji, 5 pircēji, katram no viņiem ir savs konsultantu armijas, 5 notāri, 5 vērtētāji, 5, teiksim tā, diezgan, un pats objekts, jā, pats īpašums, un viņam vienmēr arī kaut kas jāizdara, kaut kas jāsaskaņo, kaut kas jāpabeidz. Katram īpašumam ir tur pakalpojums sniedzēji, ko to ir, tur, nezinu, rēķini pieņemšanas nodošanas akti, tur ir būvvalde, kadastrs, zemes grāmata, tā kā ļoti daudz tā kā tie momenti, jā, un tad tas ir tā kā līdzīgi kā ar tiem punktiņiem, kuriem savelk tos variācijas. Ja? Piemēram, ja mēs esam ar tevi divatāri, mums ir viena komunikācijas līnija, un tas arī viss. Ja? Un, jo tas komunikācijas līnijas, piemēram, ja viņas jau ir 5 punktiņi, tās komunikācijas līnijas jau vairs nav 5, vai tur pat 10 vai 15, viņas ir jau tur, es tagad nezinu, tas sanāk vismaz kaut kādas tur daudz, vai atklāt klausīties. Vienkārši ļoti liela komunikācija, ļoti daudz problēmas, un labi aģenti, viņi spēja performēt un saglabāt labu attieksmi arī pie lielas sarežģītības. Okay. Šis bija tā kā bomba visam, jā. Un varbūt tāds pēdējais jautājums. Es neprasīšu, cik tu pelni, ja tas nebūtu tāds labs jautājums. Es zinu, ka tu daudz pelni, noteikti, tu ļoti daudz pelni. Bet, ja varbūt tu padalīties, es saprotu, tas varbūt vienai dzīvē tā izšķirt, bet kas varbūt ir bijis tev tur labākais deals tavā karjerā? Cik tur bija, pieņemsim, komisija vai, kas tas, ar ko tu gribētu padalīties, kas būtu tā, iedvesmojoši kādam, kas varbūt tur domā kļūt par aģentu, un cik tu tur var izspiest, cik tur Deivids, tur viens no labākajiem Latvijā, kas ir tas, kas ir? Zini, kā es jau nevaru teikt, ka tas tur viens no, man liekas, tur labākajiem vai kaut kādiem lielākiem apgrozījumiem bijis tā kā, kā aģents vai kaut kas tāds, bet man arī domāju, man nav tādi. Es īstenībā, man laikam ir tā situācija, ka man nav tādi one-time big deals, ka es tur, nezinu, noslēdzu dealu, nopelnīju miljonu, piemēram. Ja. Man ir daudz mazu dealu, ja, bet mazu tas arī ir, piemēram, es nezinu, tas diapazons droši vien kaut kas starp, no tur mazākā komisija, labi, mazākā droši vien tur, nezinu, varbūt 100 eiro, ja, un lielākā droši vien varbūt kādi tur. Tur arī atkarībā, tur jau tā kā ir tā peļņa, tur varbūt viņi kaut ko dala, tur personīgi, varbūt, nezinu, tur lielākais darījums ir kaut kāda, varbūt 30-40 tūkstoši kaut kas tāds, jā. Viens darījums, 30-40 tūkstoši. Jā. Bet tas ar, es teiktu tā, man varbūt es drīzāk teiktu, kā tāds nozīmīgākais darījums, jā, ir bijis, kuras nopelna 20 tūkstoši, un tas bija viens no maniem pirmiem tādiem pirkšanas pārdošanas darījumiem. Es atceros, tur atradu dzīvokli, aizņēmos no viena tur loan sharka naudu uz ikmēneša procentiem, kas diezgan tur tāda liela bija. Un kurus vēl domāju, ka, ja es neatdošu, tad visticamāk kaut kādā laternā karāšos. Un es vēl kā šodien atceros, un pilnīgi roka trīcēju, ka es to sēžu pie notāra, parakstu to aizdevumu līgumu, to nosprējumu līgumu, kad domāju, ja šitais izdosies, būs baigi forši, tad man karjera dzīve beigusies. Jā, kas šodien skatu punktu liekas smieklīgi, jā. Bet, kas bija interesanti, vienkārši tajā, izdevās veiksmīgi visu realizēt. Tur bija daudz, protams, problēmas remontu un skaņošanas kaimiņiem un tā tālāk, bet, tā kā dienas beigās viss sanāca. Mums nopelnīja kaut kāds 20 tūkstoši ar vienu darījumu, un tas kopējais darījuma laiks aizņēma man kaut kāds 6 mēnešus, jā, kur, lielākā daļa darbības bija deleģēts. Jā, man bija tur paziņas, kas tur remontēja, dizaineri, kas tur visu izdomā, un man pašam aizņēma kaut kādu nedēļu viņi pārto to īpašumu. Un tas aizdomājos, man aizņēma vienu sestdienu aizbraukt apskatīties, vienu tur dienu aizbraukt pie tā loan sharka, vienoties, ka viņš man aizdod naudu, tur pasēdēt uz telefonu, kaut kāds pāris mēnešus pamanģēt cilvēkus un kaut kādu nedēļu patirgot un aiziet pie notāra. Nopelnīt 20 tūkstoši. Un tajā brīdī man tas mind shift izmainījās tā, ka, jo tad es, man liekas, jo tas vēl bija kaut kāds, es nezinu, man liekas, 18. gads, jā, un tajā brīdī es domāju, wow, tā kā ir cilvēki, kas varbūt 20 tūkstoši gadā nenopelna, jā, un es tā vienu dielu uztaisu. Un tad sāc saprast, ka varbūt nevajag domāt vispār par tiem, nezinu, tur mēnešu ienākumiem vai kaut kādiem tur stundas likmēm vai, visu, kas ir mans laiks pret naudu, jā, bet, jāsāk domāt par, kā es varu radīt kaut kādu vērtību, jā. Šajā gadījumā es atrodu objektu, sakārtoju tur viņu problēmas, izremontēju, viņu pārdevu, radu kaut kādu sakarību produktu pirkšu tirgus un par to saņemu, peļņu. Jā, tas īstenībā tas, man liekas, ir tas galvenais. Visi pārējie man īstenībā vienkārši daudz mazi tīri, jā, tur 10, 15, 20 tūkstoši. 40, jā, viena zeme, kas bija, varbūt, jā, 40, kaut ko, varbūt pat bišķi vairāk, jā. Vienkārši es teiksim tās finanses izrēķinu un pēc tam aizmirst, jā, bet vairāk kā 50, man liekas, man nav bijis viens deals. Šis bija tāds ķirsīts kūkai. Paldies, Deivid. Tas tā tiešām iedvesmojoši un jā, tev varbūt liekas, kas tur īpaši, bet tas ir iedvesmojoši. Tā kā, paldies, ka tā padalījies, paldies, ka atradi laiku, un tas bija tā tiešām ekspromptā vienkārši aiziet rītdien, maucam. Mēs tik interesanti runājam, ka dēls atkal aizbīga. Aiziet vēl stundiņu, jā. Super.
Super. Nu, varbūt tad vēl tāds beigu jautājums, tā kā puika ar aizmugurē dēls. Jā, labi, viņš gluži Nu, kārtībā. sanāk, Leonardam cik tagad ir? Viņam ir 2,5. pusotrs, divi ar pusi. Jā. Varbūt tur padalīties ar to pieredzi, kā bija, kad tu kļuvi par tēti, kā tas ietekmē tavu vispār darbu, biznesu, vai tu paņēmi off, vai tā kā tas tā kā Jā, varētu būt interesanti. tas ir labs jautājums. Jā, zin kā, es vēl nesen dzirdēju, kad ir divi veidi vecāki. Jā. Ir tie, kas tā kā gribēja un izlēma par viņiem kļūt, jā, un ir tie, kas vienkārši tā sadāts. Un, nu, man paldies Dievam, kā, un arī mēs ieņēmām, kā nu, mums bija ļoti, ļoti gaidīts. Un mēs ļoti arī gribējām būt vecāki. Ja, un es arī jau iepriekš biju iztēlojies, nu, kā tas būs kā, nu, kā tēvs, kā ģimenes galva. Ja. Un, līdz ar to es jau teiksim, tam gatavojos, bet nu, skaidrs, ka nekas tev nevar sagatavot reālai karadarbībai ar bērnu. Tas, kas varbūt tā kā, nu, jā, tas liekas ļoti smieklīgi šobrīd, jā, bet tā kā doma bija tāda, kā viņš tā kā piedzimis, jā, un viņš atved mājās, un viņš tur sāk augt un tā kā dzīvot tā kā pēram, kā bija tikai tev bērns mājās. Vai es atradu vēl sievu kaut kādā tur 2, 3 nedēļā, viņa tā, ar šitā tagad laikam būs visu laiku, jā. Tas nav tā, ka uz nedēļu vai 2 vai kas, jā. Un skaidrs, ka tas, kas tev noteikti tev, nu, ja tu gribi būt labs tēvs, tev jābūt laiku un uzmanību klātesošam, ja, un tad, un skaidrs, ka, ja tas pieredze strādāt, piemēram, tur, nezinu, līdz vēlam vakaram vai, nu, tā kā, kaut vai visu dienu, piemēram, ja tas ir nepieciešams, nu, tad vienkārši tas vairs nav opcija, ja, tā kā, nu, vismaz priekš manis tā nav opcija, zinu, ka kādam citam varbūt tas ir, un tas arī ir ok, ja, bet man tā nav opcija, es gribu obligāti katru dienu būt kaut kādā kontaktā ar dēlu, ja, un tad, nu, un īpaši, nu, ja tu esi vakaros, un viņš tur ilgi tevi gaidīs un tā tālāk, nu, tā kā, es nevaru tur datoru vai vēl kaut ko vaļā vakaros mājās un tā, un skaidrs, ka pēkšņi tava darba diena samazinās ar dalīti 2, jā, apmēram. Un tad tas, ko tev tas liek darīt, ir vienkārši domāt, ok, nu, tā kā stundas paliek mazāk, bet eiro tu gribi pelnīt vairāk. Ja? Un tas arī droši vien ir iemesls, kāpēc cilvēkiem, kam ir bērni, viņi arī pelna vairāk. Ir vienkārši tas, ka tev pēkšņi jāpārslēdz savu domāšanu uz ļoti lielu efektivitāti un tā kā, nu, tādu izspiešanu, cik tu vari izspiest no tās laika ārā, nu, tā kā, cik tu vari būt efektīvs. Ja, un starp citu, frančīzes un vispār Aver, kā frančizēties, ļoti liels grūdienis bija tieši dēla piedzimšana, jo es tā kā saprotu, ok, tas ir tas efektivizācija, ja, ka, tā kā, kad tu sāc pārdot intelektuālo īpašumu, nevis, pieņemsim, vadīt cilvēku komandas, nu, tā kā tādā daily ar treniņiem, KPI-iem, tā tālāk, vai arī, kad sāc vadīt, nu, tā kā augstākas specializācijas jau cilvēks, nu, kas tā kā var labāk eksekūtot atbildīgāk un tā tālāk. Jā, nu, tas tāds tā kā sviras princips, jā. Un tu vienkārši meklē visos biznesos, visos darbos, visās iespējas lielāku to sviru, jā. Es domāju, ja būs 2, 3 un vairāk bērni, tad, nu, visu laiku tā svira ir jātaisa lielāka. Wow, šis bija jaudīgi, David. Tas bija tā kā, wow, paldies tev par šo. Un lai izdodas ar tām svirām, lai viņas sanāk audzēt, jā, lai tur viss notiek. Yeah. Un jā, no tevis droši vien var vēl ļoti daudz ko sagaidīt uz priekšu. Tā kā turēsim acis vaļā, ausis vaļā un ieteiksim pie tevis vērsties, ja kāds meklē sev īpašumus, jo tev tur ir viss sakārtot izskatās. Mēs varam noreklamēt, varbūt tās mums ir tā kā unikāls tā kā servis, tas, ko mēs runājam sākumā, mēs tā kā tieši to arī gribam izdarīt, kad ievies Latvijā tādu pakalpojumu, kā piemeklēt tev nekustamo īpašumu, un mēs esam apņēmušies izdarīt arī tā kā ar garantiju, ka mēs tev atrodam īpašumu un nokaulējam cenu un veicam visas tās juridiskās tehniskās izpētes, un savu atlīdzību saņem tikai tad, ja tev tas darījums ir labāks, nu, tā cena labāk nekā viņi bija sludinājumā vai kā viņi bija publiski pieejami, ja? Kas man priekš manis liekas kā ļoti labs piedāvājums, un, ja, nu, tā kā es viņu pats izmantot, ja, tā kā, nu, ir tā kā cilvēks gatavs to darīt, es arī pats to izmantot, un arī tādu pakalpojumus gatavs tā kā sniegt citiem. Un, okay. Ok, tad apakšā tiešām var arī tavu numuru palikt, jā? Tā kā rekurīgi meklē īpašumu. Es arī domāju, ka iespējams ir kaut kādi cilvēki, kas zina, ka tavā lokā ir daudz nekustamā īpašumu, tā kā cilvēku, ar ko tu strādājies. Tad arī, ja kādam uzrunā arī, nu, iesaistīties, jā, tieši šeit, tad mums ir ļoti daudz klientu līdi, kas, nu, tā kā vēršās pie mums ar to, ka viņi grib atrast tos īpašumus, ja. Kurš sevi jūt to sadarbību. Spēja kaulēties un atrast un pārstāvēt tos pircējus un dabūt labas cenas, tad ja tos brokers arī vienkārši aicina sazināties un palielināt visi mani tā kā, vairāk mazāk zina, tai nozarēt, kā vienkārši dodiet man ziņu. Wow. Kaut kas jauns, super. Šis bija tāds mazs pārsteigums, tā kā tu tā beigās tās tur cita. Nebija plānots kaut ko tur reklamēt vai kā, bet tā forši īstenībā. Jo vajag to kārtību, vajag sistēmu apakšā, vajag palīdzēt cilvēkiem. Tā kā super.
Paldies, Dēvid, lai tev forša diena un lai veicās. Davai, forši, lai tev veicās arī podkāstiem daudz.